Labdien, dārgie! Gribu padalīties ar kādu vārdu, jo patiesībā jau kādu laiku man vairāk cilvēku prasa, kāpēc es nelieku vairāk video. Nedalos ar kādām lietām, ar kādām atziņām Facebookā, jo tas esot viņus uzrunājis, tas ir bijis pa svētību. Un tagad es gribu padalīties ar kādu vārdu, kas man jau labu laiku patiesībā deg iekšā no Dieva, ko es ļoti tā kliedzoši redzu, kā daudz cilvēku tiek pievilti. Un šis gan attiecās vairāk varbūt uz ticīgajiem, bet arī uz neticīgajiem, lai neticīgie netiktu pievilti kādos evanģelizācijas pasākumos vai dziedināšanas dievkalpojumos vai vēl kādās lietās. Un šodien man par iedrošinājumu, vēl nevis par iedrošinājumu, bet par apstiprinājumu bija tas, kad Jurijs Kuzmins, Šapovālovs līdzīgas lietas un par tām tēmām runā Amerikā un visur, kur viņš citur braukā. Jurijs Kuzmins runāja kādreiz Ukrainā, tagad Maskavā. Un ļoti šodien precīzi tas viņi tieši par līdzīgu lietu. Viņš vienkārši teica, esiet uzmanīgi un neklausieties, neticiet visam, ko jums saka sludinātāji, svaidīt sludinātāji. Ko jums saka mācītāji, bet pārbaudiet visu to. Un to mēs varam arī apostoļu darbos lasīt, kur ir teikts, kad apostols Pāvils vēl ar komandu aizgāja uz Beroju, un tad viņi sludināja tur, un tur ir tāds tekstiņš, un Berojas jūdi bija tā kā, labāk vai savādāki par Tesalonikas jūdiem, jo pirms tam apostoļi bija Tesalonikā. Un viņi Berojā pārbaudīja visu rakstos, ko apostoļi viņiem mācīja, ko sludināja. Tā kā pārbaudiet visu, vai jums sakrīt. Un es pateikšu, kāpēc tas ir ļoti kliedzoši un ļoti tā nopietni. Es pēdējā gada laikā man 4 reizes nācies pabūt Norvēģijā, neilgi atpakaļ atgriezos no ilgāka laiciņa, no pārnedēļa laika būšanas Spānijā. Un pat cik es kontaktējos ar daudziem cilvēkiem citur, arī citās valstīs un šeit Latvijā, un visur tā tēma ir ļoti tāda, ļoti kliedzoša un ļoti aktuāla. Un tā tēma ir, ka cilvēki ir noticējuši uz kādām konkrētām lietām, kas nav nepatiesība, bet kas ir izrauts no konteksta, un kas ir daļa no patiesības. Jūs saprotiet, ja paņem daļu no patiesības, redz, ko ir visa patiesība, un tu paņem vienu daļiņu ārā, un tu uztais mācību, un tā māc. Beigās tā daļiņa patiesības var pārvērsties par ļoti lieliem meliem. Un ziniet, Jēzus brīdināja, kad pēdējos laikos būs daudzi viltus pravieši, viltus mācītāji, viltus sludinātāji, viltus mesijas, kas sauksies par mesiju. Kas ir mesija? Mesija ir glābējs, atpestītājs, svaidītājs, kas nāk tev atpestīt no kaut kā, Un vislabākā lieta, vai nevis labākā, vis tāda vienkāršākā lieta, uz ko cilvēki uzķerās, kas ir ļoti liela vajadzība cilvēkiem, tās ir 2 principā lietas, uz ko labklājības evaņģēlijas sludinātāji balstās. Tā ir dziedināšana un tā ir labklājība, finansiālā labklājība, materiāla labklājība. Un uzmanīgi ieklausieties. Es neesmu pret dziedināšanu, un es nesaku, ka Dievs nedziedina, Dievs dziedina un āmen. Un es pats esmu dziedināts no vairākām lietām, un es esmu pieredzējis, pazīst 2 cilvēkus, kuri no HIV dziedināti. Tā kā, es esmu par dziedināšanu. Es pats esmu lūdzis par cilvēkiem, un Dievs mani lietojas un dziedinājis cilvēks. Tagad neilgi atpakaļ biju Spānijā, kur bijām mājas vizītē pie māsas no Kolumbijas un 80 gadu tante, kas bija paralizēta ar insultu, un viņa labā puse paralizēta. Un Dievs darīja brīnums, kad viņa roku jau tā sāka cilāt un smējās, un tas iesākās process. Vienkārši daudz, kas bremzējās vēl viņas prātā, bet es ticu, ka tas process turpināsies un viņa tiks dziedināta. Viņai vienkārši
tika pasludināta patiesība. Bet es aizgāju no tēmas prom. Tātad, Jēzus teica, būs daudz vilts mācītāju un vilts pravieši. Un tagad skatāmies uzmanīgi. Arī par draudzēm gāja runa. Jēzus māca. Un šajā laikā, mīļie, daudzas draudzes nav Kristus draudzes. Viņas saucās kristiešu draudzes, viņas var saukt dažādās, vienalga kādās konfesijās, denominācijās, brīvās draudzes un vēl visādīgi, bet viņas var nebūt Kristus draudzes. Jo, skatieties, atcerieties, tieks lasījuši Bībeli, es nolasīšu jums no Mateja evaņģēlijas 16. nodaļas, 17. 18. pants, jo pirms tam tur Jēzus prasa, ko cilvēki saka, man esam, viņš apustuļiem to prasa mācekļiem. Un viņi saka, viens saka pravietis Elija, otrs saka tas, trešais tas. Un Pēters Sīmans saka, tu esi Mesija, tu esi dzīvā Dieva dēls. Un skaties, ko Jēzus atbild. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīman, Jonas dēls. Jo miesa un asinis tev to neatklāja, tāpēc tu esi svētīts. Jo miesa un asinis tev to neatklāja, tātad cilvēks. Bet mans tēvs, kas ir debesīs, un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klinces es gribu celt savu draudzi. Un, saprotiet, ne jau uz Pētera, ne tieši uz Pēteri, kā tas ir uztaisīts katoļa mācībā un Romā, tur Pētera baziliks un, bet uz cilvēkiem, kas saņem atklāsmi no Dieva pataisno. Uz atklāsmi. Jēzus saka, es celšu savu draudzi uz atklāsmi. Es redzu, kā ir cilvēkus bieži, kad Dievs veido savu draudzi, viņš saliek dažādas cilvēkus ar dažādām dāvanām kopā, lai tas organisms darbotos, lai tur ir skolotājs, lai tur ir pravietis, lai tur ir gans, un tā tālāk. Ja? Skatieties. Kā tas mūsdienās darās un kā var pievilkt, kā būs daudzas draudzes, kurš domās, ka viņas ir Kristus draudzes, bet viņas nav Kristus draudzes. Kā tas notiek? Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā, Jēzus no 1. pantiņa, Jēzus saka, jā, patiesi, es jums saku, kas neiet auju kūtī pa durvīm, bet citur kā piekšā, tas ir zaglis un laupītājs, bet kas iet pa durvīm, tas ir auju gans. Šo durvju sargs ielaiž, un avs dzird viņa balsi. Viņš sauc savas vārdā un izved tās ārā. Viņš izved visas savējās un iet tām pa priekšu, un avis seko viņam, jo tās pazīst viņa balsi. Svešiniekam tās nekad neseko, bet bēg no tā, jo svešinieku balss tām nav zinām. Jēzus runāja ar tiem netieši, bet tie nesaprot, par ko viņš ar tiem runāja. Tad Jēzus atkal tiem sacīja, jā, patiesi es jums saku, es esmu durvis pie avīm. Viss, kas nākuši pirms manis, ir bijuši žagļi un laupītāji, bet avis tām nav klausījuši. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani iet, tas tiks glābts un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zakt, nokaut un nomaitāt. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība pārpilnībā. Es esmu labais gans, es neiešu tālāk visu to lasīt, ja? Un tagad skatieties. Viņš saka, ka viņš ir durvis pie avīm. Viņš apzīmē cilvēks par avīm. Un kāpēc viņš apzīmē cilvēks par avīm? Man laukos radiniekiem ir aitas. Un ziniet, kā ir? Man krusmāte nes viņām tur auzas, jā, vēl kaudas našķus, spainītī, jā, un viņi, kad pasauc visas, viņas pa lauku ir izklīdušas 50 un vēl mazie plus. Visi saskrien uzreiz momentā pie viņas, tāpēc, kad viņas pazīst viņu balsi, tikko viņa aiziet uz lauku un pie vārtiņiem un sāk runāt ar viņām, viņas viss ir klāt, viņas zina, kad gans ir atnācis, lai iedod kaut ko labu, kaut ko garšīgu. Tad, kad es esmu braucis palīdzēt uz cirpšanu, jā, viņas mums vajag sadzīt kaut kā vienā stūrītī aplokā, tādā mazākā aplokā, lai viņas var viegli noķert un dot cirpējumu. Un neviens, ne pat švāģerim, man ne tūmā, tās aitas mūk, krusmāt viņas ievilina, viņa aiziet, visas saskrien iekšā, mēs fiks aiztaisam ciet. Tātad, avis dzird balsi, tātad savu gan balsi. Un Jēzus saka, tas, kas ieiet caur durvīm, tātad caur Jēzu, caur svēto garu, caur Dievu garu, caur atklāsmi, tas ir ar svētā gara vadību, ar svētā gara svaidītiem vārdiem, ar svētā gara svaidītām darbībām, vienalga vai tā ir dziedināšana, pravietošana, atbrīvošana, kaut kādas citas lietas, ja,
pamācīšana svētajā garā, tas viss darbojās. Bet kas lien citur iekšā, tas ir zaglis. Zaglis, viņš saka, lien citur iekšā avi kūtī, pie avīm. Kas ir cita lieta? Kas ir cita vieta? Tas ir mūsu prāts. Tā nav atklāsme, ko mēs saņemam garā, bet tas ir mūsu prāts. Un es jums paskaidrošu, kā tas notiek prāta līmenī, un kā es to redzu visur apkārt, visur apkārt. Man bija kāda laiciņa atpakaļ, man brālis palūdza izlasīt un pēc cik es kontaktējos ar cilvēkiem, viņš bija iztulkojis divus sprediķus, izlasīt un ko es domāju par viņiem. Un viens ir Vilkersons un otru nesaukšu vārdā, negribu blamēt cilvēku, atcelt neslavu. Vilkersonu es tagad sāku lasīt, bet man bija kāda darba darām, un es viņam prasu, lai viņš man atsūta tos video. Es gribu redzēt tos video oriģinālos, jo man bija kāds darbs, un es domāju, es fonā uzlikšu, lai skan. Kaut gan man bija grūti, es nevarēju paklausīties, jo man vajadzēja lasīt un iedziļināties, un Bībelē iet, tur rakstīts, tiek pieminēts. Atgriežos pie tēmas. Tātad es sāku Derek Prince klausīties, un Dereks Prince stāstīja, viņš bija vienā konferencē, viņš sludināja, viņam vīzija parādījās, Dievs parādīja vīziju, viņš redzēja Jēzus Kristu pie krusta un tā tālāk, neiešu visos sīkumos, viņš saņēma no Dieva atklāsmi. Redzot to, Dievs viņu runāja, un Dievs viņam iedeva atklāsmi. Un tālāk viņš jau tur sludina no tās atklāsmes. Tagad otrs sludinātājs. Es klausos, un man gars es sāku klausīties, un man gars jau ir pretī. Un es nevaru saprast, kas pa lietu. Es 10 minūtes paklausījos, un viss, un es izslēdzu ārā, un es sapratu, man vienkārši Dievs vienkārši skaidri rāda, kas pa lietu. Viņš saka, viņam aktuāli bija dziedināšanas lieta viņa dzīvē, un viņš sāka pētīt Heiginus un vēl nesaukšu visus dievu ģenerāļus, svaidītus vīrus, kas ir kalpojuši. Viņš sāk studēt viņu dzīves, viņu kalpošanas, lasīt grāmatas, skatīties iespējamos video, sprediķus klausīties un studēt attiecīgi par to tēmu, par dziedināšanu Bībeli. Un atrada un uztaisīja mācību. Un tas ir no konteksta, izrauts no Bībeles, no konteksta rakstvietas ārā un uztaisīja mācību. Un iet un māca, iet un sludina, un notiek dziedināšanas reāli. Un es jums paskaidrošu, kā tas var būt maldus mācība, kā tā var būt. Es nesaku, ka slikti dziedināt, Dievs grib, lai mēs esam dziedināti. Bet kā tas darbojās un kā tas var aizvest cilvēku prom no Dieva, un cilvēks var aiziet pazušanā. Nevis tikt pestīts, bet aiziet pazušanā. Mēs zinām, ir stāsts par spitālīgiem. Lūkas evaņģēlijā 17. nodaļā jūs varat izlasīt, kad tur gāja 10 spitālīgie pa ceļu, viņi dzirdēja, kad Jēzus nāk, viņi pa Jēzus bija dzirdējuši, Jēzus dziedina, miroņi ceļ augšām, viņi sauca uz Jēzu, lai Jēzus viņu dziedina. Jēzus viņiem pateica, ejiet, rādieties priesteriem. Viņi visi 10 aizgāja, paklausot viņam, un ceļā, ja ejot, visi 10 saņēma dziedināšanu, visi 10. Viens no 10 atgriezās atpakaļ un deva Dievam godu. Un Jēzus viņam prasīja, klausies, tu man atnāc pateikt paldies, dod Dievam godu, debes tēvam. Kur tad tie pārējie 9? Vai tad jūs visi netikāt dziedināti? Jo Jēzus jau zināja, ka viņi visi tik dziedināti. Jā, visi tik dziedināti, bet viens atgriezās pie Dieva tikai. Viens atgriezās Dievam paldies pateikt. Billijs Grējams un vēl pagājušā gadsimta, šī gadsimta sākuma lielie sludinātāji, kur daudz tur miljoni atgriezās Āfrikas kalpošanās, īpaši Āfrikā. Un viņi atstāja komandas, kas viņus apmācītu, mācekļotu, jo Jēzus pavēlēja ejiet un dariet par mācekļiem. Un ziniet, kāda statistika? Pēc gada no tiem visiem miljoniem reāli, citur 100 000, dažādās vietās, bet tur lielās masas atgriezās. 2% pēc gada, 2% ir ar Jēzu. Pārējie ir atkrituši. Pārējie kādi tie 9 spitālīgie.
Viņiem jau Dievu nevajadzēja, viņiem vajadzēja dziedināšanu. Un mūsdienās iekrīt cilvēki, ziniet uz ko? Uz to, ka viņi nemeklē Dievu, bet viņi meklē kaut ko, kas ir pie Dieva. Dievu svētības, Dievu dziedināšana, Dievu apgādība, Dievu aizsardzība, vienalga, kas tas būtu. Bet tās visas lietas mums būs, ja mēs meklēsim viņu pašu, jo visai Bībelē caurējot, Dievs saka, meklē man vaigu. Krieviski vispār ir labi teikts, mums ir tā kā nāciet un baudiet, ja, mūsu tekstā, bet krieviski ir vieta, kur Dievs saka, vkusīķimiņa, tā kā nāciet un pagaršojiet man, tas ir, nāciet un baudiet, ja, tā kā, pagaršo, ja. Tas ir būt attiecībās, meklējiet mani, meklē manu vaigu, meklē mani, tad es tev rādīšu lielas lietas. Viņš nesaka, meklē to, kas ir manā rokā, nemeklē dziedināšanu, nemeklē svētības. Dievs grib svētīt, Dievs grib dziedināt, tas viss ir ok, bet tās ir piemetamās lietas, meklēsim Dievu. Jo ja mēs meklējam to, kas ir Dievam, vai ko Dievs var dot, tad mēs esam aizšāvuši garām. Un skatieties, daudz cilvēku, un es zinu, ka daudz cilvēki, un tās draudzes, kur Labklājības evaņģēlis tiek sludināts, ja, tur ir daudz, tur ir tūkstoši, lielās draudzes, 1000 cilvēki, ja. Un man ir kādi pazīstami, es daudz vairāk pazīstam, bet, piemēram, ir kāds cilvēks, ar ko es satiekos, jau kādu laicīnē es ticies, man īpaši arī nemaz negribās tikties, jo viņš ir gadiem jau ticīgais, viņam sieva ir ilgāk laika jau ticīga, bet viss, par ko viņš runā tikai ar maniem, viss viņa liecības ir, par Dievu vai mūsu sarunu, viss ir pa finansēm, tikai pa finansēm, kā Dievs tur svētīgi, kā Dievs tur brīnumu izdarīja, kā Dievs tur, un visur ir tikai finanses, visur ir nauda. Un man tad liekas, gribās uzprasīt, klausies, dārgais, varbūt mamons ir tavs Dievs, varbūt, ka tas nav Jēzus, kas tev tur svētī ar visām tām lietām reāli, patiesībā. Ok, bet tas ir viņa ziņā, un tas ir starp viņu un starp Dievu. Bet skaties, kā ir. Tā problēma ir, ka mēs tiekam noķert prātā, jo kā cilvēki, teiks, bet tas nav slikti, kad dziedina. Protams, ka nav slikti. Mateja evaņģēlijā 7. nodaļā, 21. pantu, viņa Jēzus arī saka, pēdējā, kad būs atšķiršana Dievu bērni no vēlni bērniem, sauksim atklāt, kā ir, tad kādi teiks, kur tiks nošķirt nost un kur netiks pie Dieva. Viņi teiks, kungs, mēs taču tavā vārdā. Ko darījām? Dziedinājām, vēlnus izdzinām, pravietojām, brīnums darījām, tātad garīgas lietas. Jēzus Kristus vārdā viņi būs darījuši. Un Jēzus viņam teiks, ejiet prom, jūs ļauna darītāji, es jūs nepazīstu. Atslēga ir uz attiecībām, tas ir viens uz attiecībām ar Dievu, un nevis uz darīšanu, un nevis uz brīnumiem. Mēs bieži vien sacenšam, viņš ir brīnums dara. Iedomājieties, cilvēks, kurš caur kuru būs dziedināt daudz cilvēki, un cilvēki domās, wow, tas gan ir Dieva vīrs, viņš gan labs darbs dara. Un Jēzus viņam beigās pateiks, atkāpies ļauna darītāji. Cilvēciskās sapratnē un pēc cilvēciskā prāta mums liksies, ko viņš uz labas lietas darīja? Un Dievs teiks, nē, atkāpies. Atkāpies, tu ļaunu darītāji. Kā tā? Tā. Tā kā, tad, kad Dievs ieliek garu, es jums pastāstīšu to domu, atkal man aiziet ļoti gari, bet man gribās izskaidrot, lai jūs saprotiet to domu. Es esmu redzējis, kā raganas un kā dziednieces, kur daudz sauc par dziedniecēm, bet patiesībā viņas visi ir raganas, kā viņas dara pārdabiskas lietas. Es to savā vecā dzīvē, kad nebija atgriezies vēl pie Dieva, redzēju, neiešu sīkumos iedzināties, redzēju konkrētas lietas. Es esmu redzējis, ka es atgriezies kā ragana mēlēs lūdzu. Mēļu dāvana, tā arī vispār nav nekāda zīme par to, ka cilvēks ir pestīts un ka viņš ir Dieva bērns. Ok, un kā tas notiek? Dievs saka, Jēzus saka, no kā, un apostols Pāvils arī to raksta, no kā nāk ticība? Ticība nāk no dzirdēšanas. No kā nāk dzirdēšana? No sludināšanas. Tātad, kāds jūs sludina, un sevišķi viņš ir harizmātisks, pārliecināts par to, ko viņš saka, viņš jums sludina, jūs to dzirdiet, jūs tam noticiet, un jūs saņemat dziedināšanu.
Jēzum pat ir viens gadījums minēts, viņam ir tur daudz gadījumi, ja, kur cilvēki saņēma visādas brīnuma lietas no Dieva, ja, dziedināšanas un augšām celšanas un tā tālāk. Bet viena ir, kur viena sieviete gadiem, daudzus gadus slimoja ar asiņošanu. Viņa bija iztērējusi visus savus līdzekļus, gājusi pie dziedniekiem, ārstiem, visādiem pesteļotājiem, nekas nebija palīdzējis. Un tad viņa dzirdēja par Jēzu, un viņa pieņēma savu sirdī. Viņa teica, ja es tikai pieskaršos pie drēbu vīles, es tikšu dziedināta. Viņa izlauzās pūlim cauri, kad Jēzus gāja garam, pieskārās pie drēbu vīles un saņēma dziedināšanu. Jēzus viņai pat neko nekalpoja, Jēzus viņai neko neteica, bet Jēzus jūt, ka viņam iziet spēks. Viņas ticība, jo ticība ir tā, kas tev atnes dziedināšanu. Bet to var nocēt arī nepreizām lietām. Ja tas cilvēks sludina tikai dziedināšanu, tikai labklājību un pārsvarā tās labklājības draudzēs ir pilns daudz ar cilvēkiem, un tur ir loģiski, kuram negribās, lai viņš materiāli labi dzīvot, kuram negribās, lai viņš saņem dziedināšanu. Un tad vēl ir tāda mācība, kur slimības nāk no vēlna, un Dievs dziedina visas slimības. Tie arī ir vēlna mēli, tāpēc, ka tā ir daļa no patiesības. Tu vari atrast Bībelē tādas vietas, kur ir teikts, ka un viņš dziedināja visus par Jēzu, ja? Bet tur bija, kur viņam atnes cilvēks klāt, viņš dziedināja visus, kas atnāca ticībā pie viņa, viņš dziedināja visus. Bet ir vieta, kur viņš bija aizgājis pie Betesdas dīķa, kur, kad ūdens sakustējās, slimie tika dziedināt, tur eņģelis nolaidās, un tas, kas pirmais iekāp, tas tika dziedināts. Un tāpēc tur simtiem cilvēku, ar visām trakākām slimībām kādām var būt, jo viņi gaidīja to brīdi, kad tas ūdens sakustēsies, kurš pirmais būs iekšā, tas saņems dziedināšanu. Jēzus ar mācekļiem aizgāja, un viņš dziedināja vienu tikai. Viņš vāriem vispār uzmanību nepievērsa. Iedomājieties, viņš varēja tur dziedināt simtus. Viņš to nedarīja. Viņš dziedināja tikai vienu. Plus nav tāda rakstvieta Bībelē, nav Dieva vārdā tāda vieta, kur teikt, kad slimības atnāca no vēlna. Nav, tā ir cilvēka izdomājums. Bez Dieva ziņas nenāk nekas, ja? Un tā ir vesela mācība uztaisīta, un uz tā turās labklājības evaņģēlijs. Bet tā nav viss patiesība. Tas, ko es jums gribu pateikt, neklausiet, ka es jums saku, neklausiet, ko kādu citu jums sludina un saka. Neklausiet savam prātam, kad jūs redzat brīnumus, reāls brīnumus. Pārbaudiet to. Pārbaudiet visas lietas. Pārbaudiet. Privātās attiecības Dievu. Iedomājieties, Dievam nav ne sākums, ne gals. Viņš ir alfa un omega. Viss, ko mēs, šis gaiss, ko elpojam, mēs dziedam dziesmu, jā, tas ir Dievs. Viņš ir visur. Viņš ir, viņam nav robežu. Viņam vienkārši viena doma, viņš uzpūš vienu dvašu un, 10 galaktikas rodās, vai 50 galaktikas, vai 100, ja? Piemēram, ja? Viņam nav robežu, mums ir grūti to saprast, mūsu cilvēcisko prātu, tā ir mistērija. Bet iedomājieties, ka mēs nokoncentrējamies un sludinām, ka Dievs ir tāds, Dievs tur dara tikai to uz vienu kaut ko nokoncentrējamies. Nē, Dievs grib atklāt tev daudz un daudz vairāk nekā tu spēj iedomāties. Bet neiekrītam uz šīm lietām. Un pārsvarā jūs arī piefiksēsiet, kad šie sludinātāji sludina lietas, tad pārsvarā viņi, tā uzmanība, viņi vērš to uzmanību uz sevīm. Viņi vērš to uzmanību uz sevīm. Bet nevis uz Jēzu. Jēzus ir atrisinājums. Jēzus ir atbilde. Jums tev, mīļais, vajag personīgas attiecības ar Jēzu. Tev no viņa personīgi vajag saņemt. Tu vari saņemt dziedināšanu precīzi tajā vietā, kur tu atrodies. Tāpēc, ka viņš ir blakus tev. Viņš ir viens lūkšanas, viens sarunas attālumā no tevs. Viņš tev muguru nav pagriezis. Mēs pagriežam muguru viņam. Mēs pagriežam muguru, mīļē. Man ir vēl kāds lietas, ko es gribu padalīties, bet šī bija tā svarīgākā, ja? Kad nevienmēr tie, kas sludina, kad no slimības nenāk no Dieva, tad cilvēki aizmirst ir vairākas rakstvietas, jā, tur vecā derībā vēl Jozos grāmatā Mūzum, kur Dievs saka jau,
kad tajā zemē apsolītā, kad jūs ieiesit, kad es jūs sitīšu ar spitālību, ja, tad redz, ko jums būs noteikumi priesteriem, kas priesteriem jādara ar to namu, ar to ģimeni, ko es esmu sits ar spitālību, tā, lai viņi tiktu šķīst atkal. Jā, un mēs zinām Mūzes māsu Mirjam arī un tā tālāk. Jā, tā kā, nu mēs zinām šitos variants, ja tie, kas lasa Bībeli, tie, kas meklē Dievu, viņi zina. Plus vēl ir viens ļoti nopietns, vēl viena ļoti, ļoti nopietna lieta, mīļie. Jezebels gars. Un atklāsmes grāmatā, konkrēti draudzēji, Dievs saka, un man pret tevi ir tas, ka tu atļauj sievai Jezebelei mācīt un tur pravietot un maldos tātad vest mans cilvēks, man tautu. Un es viņai devu laiku atgriezties, bet ja viņi neatgriezīs, es viņus metīšu slimības gultā. Jēzus to saka. Nevis kāds cits, bet Jēzus to saka. Jezebels mums ir pilnas mālas patiesībā, un ko viņas dara? Ja viņas, viņa mērķis galvenais, lai cilvēks nebūtu Dievu gribā, lai viņš nebūtu efektīvs debesu valstībai. Un jā, tā ir ļoti, ļoti tāda, viņas ir visur. Es neesmu apsēsts ar Jezebels garu, bet es tik daudz viņu redzu, un tur, kur sākās jauna draudze, tur, kur sāksies kā Dieva kustība, tas ir pirmais automātiski, kas tiek piesūtīts. Es esmu redzējis, kā draudzes izjūg. Es esmu teicis, es esmu redzējis to garu atnākam, es esmu teicis, klausieties, mīļie, ko jūs ļaujat tam cilvēkam šeit darīt? Tas cilvēks ir, konkrēti ar Jezebels garu apsēsts, viņš jau tik daudz draudzēs ir iztaigājis mūsu pilsētā un tik daudz lietas ir izjauts, neļaujiet, un cilvēki nav ieklausījušies, tie mācītāji un kalpotāji neieklausījās. Un draudz izjūt. Man draudz, ne draugi, jā, bet kur draugs bija kā mācītājs, jā. Bet es varētu daudz un dik par šo liecināt, bet tā ir atsevišķa tēma, nekavēšu laiku, bet es jūs mudinu, mīļie, lasiet, un arī nevis tā kā likumu, nelasiet Bībeli, man vajag lasīt, nē, mīļais debes tēvs, es tev gribu iepazīt, Dievs, es tev gribu iepazīt. Līdz tēvam mums vēl jānonāk droši vien, katram ir. Es gribu tevi iepazīt, es gribu, lai tu runā uz manī caur savu vārdu, es gribu saprast debesu valstības lietas, es gribu saprast, kur es atrodos, kāds ir mans sirds stāvoklis, kāds ir mūsu attiecības ar tevīm. Labi, to es tev novēlu. Novēlu neiekrist lamatās, jo, mīļie, daudzas draudzes būs, kuras nebūs debesu valstībā. Jo ziniet, kā ir, pestīšana un ticība, tās nav kolektīvās lietas, tās nav draudžu lietas. Tas, ka tu esi svētdienā uz dievkalpojumu, nenozīmē, ka tu esi pestīts un glābts. Tas, ka tu domā, ka tu gadiem esi kristietis un ka tu tic Dievam, nekas, ļaunie gari arī tic, viņi pat pazīst personīgi Dievu. Tā kā, jā, to saka Dievvārds. Lai tev izdodās atrast patiesību. Un patiesība ir persona, patiesība ir Jēzus. Sveitīgu laiku tev. Tā.